Rēzeknis novada ziņas. Sagaidot Ločplieša dīnu un mūsu valsts dzimšanas dīnu, novembris Rēzeknis novada školos ir nosaukts par Latvijas mēnesi. Par itamā laikā plānotajiem pasauciņiem interešu izglītības jomā stosta Rēzeknis novada pašvaldības izglītības darba speciālists Gunters Skudra. Labadīna, Gunter! Labadīna! Tīši Ločplieša dīnā 11. novembrī tu organizēja konkursu pamatškolu komanda Mona Latvija. Pastosti par konkursa ideju, ko tīši itis datums 11. novembris. Tik tiešām 11. novembrī ir konkurss Mana Latvija. Itu gadu, ja es nezamaldos, ir 10. reizi. Katru gadu mēs rēkojam tādu konkursu pamatškolniekiem, kur piedalās ļoti aktīvi skolas. Pagojušā gadā bija 18 komandas no vairākam skolām Rēzeknis novadā. Komandas izspēlē dažādus jautājumus, gan kopēji visam komandam, gan arī atsevišķi komandu kapteiņiem un atsevišķi komandai ir kādi jautājumi. Tas tikai tāpēc, lai mēs vairāk varētu iepazīt mūsu Latviju. Kā arī Laura tu sacīja par to, ka tas ir Latvijas mēnesis, no 11. mēs īsokam tādu kā patriotisku nedēļu, ne tikai Rēzeknis novadā, bet arī visā Latvijā. Kaut gan visam patriotam jābūt ne tikai novembrī, ne tikai valsts svētkos, bet arī cauru gadu. Bet, ja ir tāda īspēja, kur mēs varam varbūt akcentēt vai kaut kādā mērā pastiprinot, parodēt to tādu savu Latvijas pilsūņa cālu nostoju, tad mēs varam mūsu dīnos pievērst vairāk uzmanību Latvijai tādam patriotismu jūtam. Kāpēc 11. novembris? Tāpēc, ka kādreiz mēs rēkojam arī citos datumos, bet bieži vien notika, kad robežsardze, zemesardze, jaunsardze organizēja pasaukumus pie piemiņekļa Vienoti Latvijai. Ir līdz ar to, lai arī dot īspēju jauniešiem apmeklēt un paskatīties to parodiju un šo pasaukumu, tāpēc mēs to apvienojam tādā dīnā, kad notiek kaut kas vēl papildus, lai būtu. Tu jau sacīji, ka itis konkurss notiek vairākus gadus, un saki lūdzu, kāds tad ir skolānu zinošanu līmenis? Ļoti labs. Par Latviju mēs zinām ļoti daudz. Es domāju, ka tie jaunieši, kas ir pārsvarā līdz 16 gadam, ir pat zinošāki par saviem vecākiem, varbūt. Ir, protams, jautājumi, tāpēc arī organizētājiem, kā mēs, vajag tādu sameklēt jautājumus, lai būtu gan erudīcijas spēju attīstībā. Tas nozīmē, ka varētu strādāt komandā, varbūt atrast to atbildi. Ne tikai. Jā, ja kāds zina, ļoti labi, bet jautājumi arī jābūt tā, ka varētu izspriest, varbūt analizēt tos minūtes laikā un arī pateikt pareizo atbildi. Bet kopumā zinošana līmenis ir ļoti labs, ja skolotāji gatavoja, strādāja, jaunieši malači. Tu tikko minēji, ka skolotāji palīdz sasagatavoties konkursam un cik tad lielu lomu pat tavām skolas skolotāji spēlē audzinot bērnos patriotismu pret savu valsti. Tas ir atkarīgs, protams, no skolas. Tas ir atkarīgs no skolotāja, tas ir atkarīgs no vecākiem, tas ir atkarīgs no vides, kurā bērni dzīvo, no skolas tradīcijām, no valsts tradīcijām, no valsts varbūt prioritātām, no novada prioritātām. Visu to kopā, ja savienoja, ja atcerunās entuziasti, kas stāvi kreit par savu dzimteni, savu zemi, arī tu cenšas ielikt to emocionālo saikni arī bērnos. Un it īpaši varbūt šis pamatskolu vecuma bērni ir ļoti tādi uzņēmīgi. Viņi vairāk stosta par Latviju, vairāk jūtās patriotiski, ja pazaskatoties jaunieši, kad diemžēl aizbraucot projām, viņi ne tik daudz runāja par Latviju. Ja runāja par Latviju, tad runāja varbūt vairāk ar tādu kritisku pīskaņu, bet ne ar tādu, ka es nāk no Latvijas. Latvija tāda maza valsts, bet ar labām tradīcijām, ar labām lītām, kas nāk no Latvijas. Tāpēc varbūt ir tas vecums pamatskolāni, kur varētu to darbu augļīgāku darīt. Pat tavam, vai Rēzeknis novada skolos ir gana daudz tādu skolotāju, kas stosta par valstītos vērtībām taidēdē audzinot bērnos patriotismu pret savu valsti? Es domāju, ka jā, jo tas arī paroda pēc tam mūsu rezultātos, kas ir pēc itom spēļam. Var minēt Gricāna vidusskola, Nautrāna vidusskola, Jaunstružāna pamatskola, Kaunatas vidusskola, Rāznes pamatskola. Tas, protams, ir atkarīgs gan no administrācijas, gan no vadības, gan no pašiem skolotājiem, cik varbūt skolotāji ir zinoši, kā viesturnīki, un cik prūt ar jauniešiem runot, jūs virzēti vadētamā zinošanās par Latviju.
Kā Ločplieša dīnu Latvijas valsts proklamēšanas gada dīnu svinēs Rēzeknis novada školos? Dažādi, jo školos, kā minēju, tie patriotisko nedēļu ir sadalīti ļoti daudzos pasaukumos. Kādā skolā varbūt ir teatralizēts uzvedums, kādā vienā dīnā, nokušai dīnā ir varbūt patriotisku dzeju lasījumi, kur arī aicinoti bērniem ar saviem dzējuļiem, kur arī paši skolotoji, varbūt arī iedzīvotoji, jo vislabākais ir tas, ka skola varētu būt par to sabiedrisko vietu, kur arī nok ne tikai skolāni skolotoji, bet arī iedzīvotoji, kur atcerunās tie skolā. Saikne ir jomeklē, jo cenšas tradīcijas veidot. Kādā ir tie paši konkursi, kuri izspēlējuši savā skolā, atlasa labāko komandu iz novada spēlēji. Kādā skolā tie var būt koncerti vai arī kaut kādi citi pasākumi, kas ir vai svecēšu vakari vai kaut kas tam līdzīgs. Es atceros, pagājušā gadā bija vairākos skolos, vienkārši tamos dīnos īvīto katrā skolas lūgā svecēt, ja līdz ar to tiek apgaismota. Itamos rutīmsajos vakaros bija kaut kādi tie gaismi. Tos iniciatīvas vai tos dūmus un tos idejas ir ļoti radošas, ir ļoti tādas, kur paši jaunieši, paši skolotoji pīlīgi savu rūku un izdara. Ito gada tēmas zinošanu porbaudis spēlē vidusskolānim erudīts ir latgalīša CV no senlaikim līdz 21. gadsimtam. Ko ito gada tēma ir tik lokāli patriotiska? Jā, tik tiešām tas ir vairāk, ka erudīts ir vidusskolniekiem. Mēs tikko runājam par pamatskolas bērniem manā Latvijā. Tie ir vidusskolniekiem. Parasti jau pavasarī, kad ir tuvējās pēdējo spēle, tad mēs sākam domāt, kas varētu būt nokušo spēli. Ja? Mēs skatījāmies gan Eiropā, gan tikai Latvijā, gan Latvijas novadi, gan Latvijai tuvākos kaimiņu valstis. Gan bija starptautiskos organizācijas un kontinenti, kur mēs spēlējām, jo erudīts mums jau notiek jau no pagājušo gadsimta beigu. Jā, jo to mēs tradīcijai turpinājām, šogad mēs vienkārši šimtamā pavasarī, bet pateicoties tam, kā notika pavasarī vienas gromatas, ko izdeva Rēzeknes augšskolā, pateicoties Eiropas fondu līdzekļiem, izdeva tādu brošūru gromatiņu Latgalīša CV no senlaikiem līdz 21. gadsimtam. Mēs to arī nosaukumu pilnībā pajāmēm no tos gromatiņas, mēs saskaņojam ar Rēzeknes augšskolu, ka varētu mēs jums vēl papildus sagatavot jautājumus, kas varbūt ir palikuši ārpus tos brošūras. Ja līdz mēs ņemam tos jautājumus, kas ir no tos gromatas. Spontāni rodās tie ideja, materiāls, kāpēc gan nā? Kāpēc neparunāt par latgalīšu kā tāda personības un kādu latgalīšu CV, kas mēs esam? Par latgali mēs daudz ko zinām, par novadniekiem, par ievērojumiem cilvēkiem, bet, kas mēs kā poši varētu būt tie latgalīša dzēvis nesēji, arī tolokajā dzēvī. Tāpēc spēle tāda ir, mēs spēlēsim 5 spēles, katru mēnesi pa vienai, beigās mēs izspēlēsim sadraudzības spēli. Iespējams arī ar citu novadu komandām, kuri gribēs izspēlēt to spēli. Jo saistot jau pīdavojumu arī citiem novadam, kā varētu izspēlēt līdzīgas spēles, bet beigās mēs sazapulcējamies tī, kas grib kopā. 5 novadi, 6 novadi, 2 novadi. Pagājušā gadā bija Rēzeknes novads, Viļānu novads un Rēzeknes pilsēta. Varbūt šogad būs vairāk. Tātad 11. novembrī notiks pamatskolānu konkurss Mona Latvijā, 23. novembrī erudīta pirmo spēle, bet kad vēl interešu izglītības pasauciņi novadā planavoti do gada beigu? Tā kā pirmais mocību gada semestris notiek, un mēs citamā laikā mēģinām tādus pasaukumus, kas varbūt ar patriotismu un ar erudīci. Tāpēc mums arī decembrī ir paredzēts tas, ka līdzīgs erudīcijas pasaukums ir sokumškolniekiem ar nosaukumu Mini Mīklu. Bērni no 1. līdz 4. klasē, kuri piedalās tāpat līdzīgi ar komandu un arī jautājumi ne tikai par Latviju, bet dažādi jautājumi, ar kuriem saskarās mazie bērni. Arī kaut kas var būt par Latviju, par pasauli, par dabu, par vidi, par viesturi, par interesējošām lietām, par aktualitāti. Protams, arī neizpildīt meiklas, minēšana, sakumu vārdi, tradīcijas. Mēs arī ievērojam, kā organizēt pasaukumu soku un skolniekiem, tas ir abas smagākīs. Jo tas gan vecums, gan izvēlēties ir dažreiz, tad, kad pasaukums ir beidzies, tu domā, vai jums nebija tas pasaukums līdzīgs olimpiādē, ka tie jautājumi pārāk grūti. Sarunas noslēgumā, tā kā mēs visi ītēji sarunājam tādos patriotiskos noskaņos, kāds būtu jūsu novēlējums Ločplieša dīnu un Latvijas valsts proklamēšanas gada dīnu gaidot? Dažkārt es arī domāju, no kurienes runās tas patriotisms vai tāda
mīlestība pret savu tāvu zemi, pret savu dzimteni, kurā brīdī jai pazūd vai vienkārši atsalst, ka palīkamas soltoki. Kas ir tie iemesli, un bieži vien, protams, tie ir iemesli ekonomiski, tie iemesli kaut kādas dzīves vietas, bet katrā gadījumā es gribētu, lai mēs varētu prast, ņest savu dzimteni, savu Latviju, gan valodu, gan viesturi, gan arī kaut kādus simbolus, arī orpus varbūt mūsu zemes, orpus valsts, un tagad jaunieši, protams, jāizbrauc, bet lai neaizmirst to, ka es klusietu un nepascātu par to vītu, no kurienes ir nocis, kur es dzīvojis. Kaut varbūt ar skumēgu noti, bet tik un tā es atceros, ka Vīnai, ja ir Šveicī aizbraukusi, Dievu, ko tu stosti par Latviju? Tā toreiz es saku, ja nestosti, tā īpaši. Es saku, es tev varu iedot karūdzeņu, tu vari iedot cilvēkiem parodēt. Es saku, ka īpaši tā nerunā. Tas nav kautrēgums, bet laikam nav tos tādas sirds degsmes, lai tu varētu pastostēt kaut ko par Latviju. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs pīpildam sevi ar to, ka tiešām kaut kas ir no mūsu zemes, ko mēs varam parodēt, atklāt. Ja es gribētu tieši to novēļāt, lai mēs varētu gan orē, gan iekšēji ņest savu zemi, savu dzimteni, lai kur mēs neesam. Vienalga, vai tie ir karūdzeņi, vai tos ir iedīņi, vai tie ir informācijas, brošūras, grāmatas vai kaut kas tam līdzīgs. Paldies jums par sarunu! Par Rēzaknis novada skolu aktivitātēm gaidot valsts svētkus stostīja Rēzaknis novada pašvaldības izglītības darba speciālists Gunters Skudra. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.